Vīna kalna takas, ko šobrīd klāj mulča, pērnā gada oktobrī, kad Sabile piedzīvoja vērienīgo taku skrējiena seriālu Stirnubuks, ekstrēmie laika apstākļi pārvērta Dubļu jūrā. Tāpēc 10. jubilejas sezona Stirnubukam noslēdzās mazliet ar mielēm un pārmetumiem par Vīna kalna izpostīšanu. Bišķiņa aizķēra, ka mēs tādu vandāļu esam iznīcinājuši Sabiles Vīna kalnu, un tad mēs visi, kas tādi riktīgi buki, mēs teicām, ka ja uztaisīs mums talku, mēs, protams, ieradīsimies. Šodien mēs esam šeit. Vīna kalns joprojām vietā, un tikai atsevišķās vietās vēl varēja redzēt nelielas taku skrējiena pēdas. Tāpēc talciniekiem sarūpētie darbi vairāk saistīti ar teritorijas sakārtošanu, jaunu stabu ielikšanu, nozāģēto zaru un vīnstīgu savākšanu, lapu grābšanu un citiem darbiem. Mēs jau esam to pozicionējuši, ka mums nekādas pretenzijas pret Stirnubuku gan organizatoriem, gan dalībniekiem nebija saistībā ar šo te it kā izpostīto Vīna kalnu, taču mēs ļoti priecājamies, ka tā bija viņa iniciatīva un ierosinājums, ka braukt palīgā mums, un ļoti to novērtējam. Jāsaka godīgi, aplam daudz tie Stirnubuku šodien neatbrauc, bet tik cik atbrauc, viņi atbrauc, un es domāju, to darbiņu, kas bija jāizdara, saprotu, ka mēs esam daudz maz izdarījuši, un ir baigi forši, kad ir tādi atsaucīgi cilvēki, atsaucīgi buki, un te jau nav tikai buki, te ir arī, man liekas, ka Sabiles iedzīvotāji, un viens otrs, draudzīgā komūna. Visiespēdīgāk izskatījās pats galvenais Stirnubuks, kurš visus darbus veica ar vienu roku. Vīna kalna dārzniece jau pirms talkas brīdināja, ka strādāt aptuveni 34 metrus augstajā kalnā būs izaicinoši. Viņas pašas ātrumu gan tas vispār nemazina, un izskatījās, ka veselīgā dzīvesveida piekritēji no Stirnubuka pat neatpaliek. Mēs uzsver kā labu treniņu, visu laiku augšā lejā, smagu tačku. Foršs veids, kā pavadīt labu laiku un vēl sportu nodarboties. Tāda bauda būt kopā, kaut ko labi izdarīt. Es neesmu pret lielās talkas ar kaut kādām aktivitātēm, bet man patīk, ja es vēl tam varu atrast kaut kādu sev priekš sevis pievienoto vērtību. Tā kā Stirnubuks ir mana dzīves tāda ļoti svarīga daļa, tad kāpēc lai nebūtu šeit? Ļoti labi talcinieki, visi čakli labi strādā, vislabākie vārdi. Liels paldies visiem. Kas ir tas, ko jūs šobrīd darāt? Šobrīd mēs liekam skaidas. Vienmēr sakot, mēs piebarojam jaunos stādiņus, un tieši jaunie, ja jūs paskatāties, tad tie ir jaunākie stādi, kas mums ir iestādīti. Un mēs samazinām ar smacēšanas metodi nezāļu vairošanos, un tajā pašā laikā mēs viņam jau dodam vairāk iespēju, vairāk mitrumu saglabāšanai. Slavenajā Sabiles Vīna kalnā stādu skaits ir tuvu 1000, un lai gan daudzi turp cierē tieši vīnogu laikā, dārzniece aicina atbraukt maijā, vīnogu ziedēšanas laikā, kad smarža esot debešķīga. Sabilnieki cer, ka Stirnubuks šeit reiz atgriezīsies, jo vērienīgais pasākums ir nozīmīgs vietējiem uzņēmējiem un turismam, ļauj Sabilē kļūt atpazīstamākai. Ceru, ka ne tikai sportistiem, bet arī turistiem te būs forši paviesoties. Un tie, kas nav bijuši Sabiles Vīna kalnā, te ir noteikti jāatbrauc, bez variantiem. Talkotājus Sabile ciemos gaidīs jau jūlijā. Šoreiz gan ne lai strādātu, bet baudītu dzīvi jau 25. Vīna svētkos. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.